Sveicināti, dārgie skatītāji, dārgie klausītāji. Mēs tiekamies jau atkal vēl vienā podkāsta Sāls epizodē. Un šodien mūsu viesis ir leģendārais Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs Roberts Ķipurs. Sveiki! Labdien, jā. Jūtams, ka būs ļoti interesanti. Visi, kas klausās, skatās, sveicieni. Sākam. Tā jau mēs iesāksim ar to, ka mēs pajautāsim, kā jums šodien klājas? Ņemot vērā, ka šis nav tiešraide, tad dienas, kad ies gaisā, varbūt būs savādāk, bet šodien ir jauka diena, jo ir uzsnidzis sniegs, bija brīvdienas un ziema ir iestājusies. Jā. Jūs gribat, mēs jums atklāsim noslēpumu. Jūs esat šīs skolas viens no populārākajiem skolotājiem. Kāpēc jums tā liekas, ka tā ir? Nezinu, bet mēs varam sākt šķietināt šo domu. Tātad pirmais, ko mēs varam darīt, tad šīs sarunas laikā, tā kā, piemēram, man patīk, kā mēs darām daudzās ekspedīcijās un Latvijas universitātē, kad mēs viens otru uzrunājam uz to. Mēs braucam ekspedīcijās, filmējam, piemēram, šīs skolas audzēkņi arī braukuši. Tad ir tā vieglāk sarunāties, kontaktēties, darboties. Es piekrītu. Es domāju, nedaudz iesākot to, vēsturnieka tēmu. Ja tu nebūtu vēsturnieks, ar ko tu nodarbotos? To vēsturi tā baigi interesanti. Tā vēsturi bijusi visticamāk man no stiprākas bērnības. Ņemot vērā, kad es dzīvoju blakus Latvijas etnogrāfiskajiem brīvdabas muzejam, tad tur kaut kāda tāda aura noteikti ir nākusi, ir tā vēsture, tā etnogrāfija un kaut kāds senums. Un tad tie lielie vēsturnieki soļi tad sākās, kad es pabeidzu vidusskolu un iestājos Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātē, un tad jau tur tā dzīve tur aizripoja uz priekšu, tad tur tās studijas un ekskursijas un Latvijas iepazīšana, un tādas ir turpinājies līdz šim brīdim. Jā, bet ja tu nebūtu kļuvis par vēsturnieku, varbūt bija kaut kādi citi, karjeras izvēles iespējas, kas, bija pieejamas vai interesēja? Iespējas vienmēr dzīvē ir visdažādākās. Ja? Viena no iespējām, protams, ko var droši publiskajā telpā paust, ja? Tas ir stāsts par to, ka pabeidzot vidusskolu, es biju iesniedzis dokumentus vairākās Latvijas Universitātes fakultātēs. Viena bija vēstures filozofijas fakultāte, otra bija juridiskā fakultāte. Tad bija tur sapnis, bet iespējas iet uz juristiem. Viens variants bija arī kaut kādi iepriekš mēģinājumi sevi sasaistīt ar medicīnu, bet tas vairāk bija tāds stāsts par to, ka es vienkārši slimnīcā strādāju, tāpēc, ka tur sanāca dzīves gaitā tur iemaudīties. Bet tā bija fantastiska pieredze. Kas sanāca iemaldīties slimnīcā? Tie ir garšīgie stāsti dzīvē, kad tev ir kaut kādi sapņi, tur mācīties vidusskolā, tad tev ir kaut kāda dzīves situācija, ka tev vajag kaut kādu naudu nopelnīt. Tie 90. gadi, tas ir tāds brīnišķīgs laiks Latvijā, kad ir tāds pēc Padomju Savienības sabrukuma laiks, un vajag kaut ko nopelnīt. Un tad, ņemot vērā to, kad bija tādi sapņi, kāpēc gan nevarētu arī medicīnu pamācīties, tad man bija tāds brīnišķīga pieredze pastrādāt arī 2 slimnīcās Rīgā, un ir tāda ļoti interesanta pilsēta ar nosaukumu Strēņķi. Kaut kas dzirdēts. Jā, parasti cilvēki dzird kādreiz, jā. Tad tā medicīna, jurisprudence, tad, protams, veiksmīgi atkāpās, un protams, kad vēsturi vinnēja, un es par to nenožēloju. Ja mēs zinām vēsturi, mēs spēsim arī paredzēt nākotni? Jā, mēs varam analizēt. Mēs varam, ja mēs pārējām atkal uz jautājumu, ja tu mācies vēsturi, ja tu lasi, ja tu domā, ja tu kritiski domā vai mēģini tomēr savilkt pagātnes notikumus ar šodienu, tad noteikti mēs nevaram zināt tur precīzi dienas, bet kaut kādas ideiskas nojausmas noteikti, kad ir. Un tas ir tas, kas vēsturē vienmēr ir tas foršākais. Protams, tie, kas vēsturi pēta, kas viņu redz, kas viņu
saprot ne tikai vienu izlasīto grāmatu vai vienu noskatīto filmu, bet liek to puzli kopā, tad jau mēs varam arī ieraudzīt, kura valsts, kura dzīve, kuri cilvēku notikumi patiesībā, kā viņi ir izcinājušies pagātnē un kā viņi ir izcināties nākotnē. Jā, pirms tam tu jau minēji par to, ka jau bērnībā kaut kādā ziņā interesēja vēsture, bet vai kādreiz bija ienācis prātā, ka tu kādreiz skolā mācījies vēsturi? Jā, par to nokļūšanu skolā tas ir atkal vēl viens dzīves stāsts, jāsaka godīgi, noteikti jau varbūt bija kādas iespējamas bērnībā idejas, jo man nevarētu noliegt, ka man būtu bijuši slikti skolotāji, man bija ļoti labi skolotāji vēstures, un bija, tas pats Valdis Klišāns, kas šobrīd ir grāmatu autors, kurš tikko laikam sāku strādāt par skolotāju 80. gados, un es biju kaut kāds tāds maziņš delveris kaut kādā ne to 5. klasē vai 4. kur mums vairāk interesē gāzt podus nekā klausīties tur stundas. Un tad noteikti, kad jau pabeidz to vidusskolu, tad, kad tu nokļūst augstskolā, tad tev ir tā vēsture, ko tu mācies, un tad ir tie jautājumi, tie soļi, kur tu tālāk virzīsies. Ja? Tu iesi zinātnes virzienā, tu iesi uz kādu muzeju, tu iesi uz skolu. Un tur kaut kādā 2., 3. kursā sanāca, kad es nokļuvu tādā Rīgas 100. vidusskolā, kas bija arī ļoti interesanti un forši, un daudz Latvijas mūziķi, tur roka mūziku mācīja. Tā nebija mūzikas novirziena? Jā, tur bija roka mūzika, tur bija bundzinieks Tāls Žibovs, kas tur darbojās, un tikko pavisam nesen arī savu 3 zvaigžņu ordeni saņēma ģitārists Armands Alksnis, kas tur arī sāka, mēs tur strādājām kopā. Un tur bija tāda forša video, un tad tā lēnām aizgāja arī tādā vēstures skolotāja darbā. Bet jums pašam patīk būt par skolotāju? Es domāju, ka šobrīd jau pēc tiem vairāk kā 20 gadiem man patīk tas, kad ir rezultāts. Man patīk, kad ir bijušie audzēkņi, kuri paši ir kļuvuši par skolotājiem un māca vēsturi. Un tad jau kopsakarībās ir tā, ka tu saproti, ka ir nemaz tik slikti nav. Tu esi kādam iedevis to karodziņu, tās ceļa zīmes parādījis, un tu esi sasniedzis foršu rezultātu. Un tas ir tas, kad tad var teikt, man patīk. Tas ir tas mirklis, kad tu redzi, kad tev tu esi nostrādājis kaut kādu savu lomu, izdarījis savu darbu. Tur redz, tur tas un tas cilvēks dodas tālāk, un viņš noteikti būs labāks par tevi. Jā, tu esi vēstures skolotājs gan šajā skolā, mākslas mediju tehnikumā, gan arī, cik zinu, valsts 1. ģimnāzijā. Un es domāju, lieki jautāt, vai šīs skolas atšķirās, bet vairāk būtu jautājums, kā šīs skolas atšķirās un kā varbūt atšķirās tīri dzīve kā skolotājiem abās šajās skolās. Es nezinu, tas ir tāds jautājums, varbūt tie, kas mani pazīst no šīs skolas vai otras skolas, bet es savā mūžā esmu strādājis, man liekas, ļoti daudzās skolās. Man pedagoģiskā karjera, ja nemaldos, kaut kur ap 1998. gadu vispār bija saistīta ar, kā bija precīzi nosaukums, Gaismas pēcsākuma internāta skola. Tur bija tādi maziņi jaunieši, kuri tur bija tādi ļoti interesanti. Bet man tur tāds mēnesis, laikam, pagāja. Un tad es esmu, pamatā bijis Rīgas 100. vidusskola, tad ir Rīgas mākslas mediju tehnikums, arī 1. ģimnāzijā tagad ir gadi, kas ir nostrādāti. Ir bijusi, piemēram, 14. vakara skola, kur atkal ir pilnīgi cits skats uz dzīvi, kur, tu pa dienu pastrādā ar jauniešiem, kuri, ir tā vidēja izglītība, tu tur zini savus mērķus, un
Un tad aizēju vakarā pie tiem, kurus tur varbūt jau mācīja, ja, vai, teiksim, ir pavisam nesen beiguši to skolu, ja, tur, tāpēc, ka bija jābeidz, ja tev vienkārši izmet. Un tad ir kaut citi cilvēki, ja, un tad tur viņi mēģina kaut kā restartēt un atrast. Ja. Tā kā principā jau redz, kā ir, katrā skolā ir kaut kāda sava specifika. Ja. Mums ir, teiksim, šeit, kur mēs tagad sēžam Rīgas Mākslas mediju tehnikumā, mums ir māksla, ja. Mums ir kaut kāda brīvdomība, ja. Mums ir kaut kāds varbūt tur... Mums ir pīpētā, mums ir kaut kādas tādas savas fīčas, ja. Mums ir tas stāsts par to mēdīju, par to koku, ja, par dizainu, ja, par apģērbu. Pirmajā ģimnāzijā atkal cilvēki rīktīgi mācās. Ja, tur ir baigās motivācijas pašiem vecākiem, matemātika. Ja. Tur ir atkal tāds uzrāviens, un arī tādas mācību iestādes Latvijā ir vajadzīgas, kur aug, teiksim, tie jaunieši, kas būs, cerams, izcili zinātnieki. Jā, man liekas, tas arī tā atšķirās no katra cilvēka. Man liekas, nevar gluži teikt, ka viens sliktāks par otru. Tas ir varbūt vairāk, ka katram mums tomēr kaut kāds savs novirziens, bet tā nedaudz varbūt strīdīgi tā jautāt, bet varbūt ir kāds favorīts starp RMMT un pirmo ģimnāziju. Favorīts, kā tu domā? Kur labāk patīk, kur no skolām labāk patīk? Nē. Tur saprot, tas jautājums nav tāds, kas ir labāks. Ja? Teiksim, tev tur varbūt bet kur labāk patīk? Kur strādāt? Pašam patīk bet es abās divās esmu vēl pagaidām noturējies, tāpēc, ka abās ir forši. Ja? Vienā, teiksim, ir tas stāsts par to. Teiksim, arī atdevi, ja? Teiksim, tu vari sarunāties, diskutēt, mācību procesā mums ir, teiksim, tādas lietas, kur mēs redzam, teiksim, aktīvus rezultātus. Ja? Atkal otrā varbūt mācību iestādē, tu tur vari, ko es jau sākumā teicu, ja? Mēs varam čomiski aizbraukt ekskursijās, mēs varam filmēt, mēs varam fotografēt, es tur varu tev mēģināt aizvest ceļā par pieminekļiem. Ja? Tur kaut kāda smadzeņu puslode strādā. Ja? Tā kā abas divas īstenībā redz, te ir tāds dzīves jautājums, kas mums vienmēr ir arī izglītības sistēmā nepareizi ielikts, ja? Kad kaut kas ir labāks. Ja? Jo, teiksim, katrā skolā ir kaut kāda forša pedagoga. Ja? Ir kaut kāda pedagoga lokomotīvas, ja? Ir kaut kādas, teiksim, vide, iespējas. Ja? Teiksim, pirmā ģimnāzijā nav šāda kinohala. Ja? Pirmā ģimnāzijā atkal tur ir, teiksim, varbūt spēcīga matemātika. Ja? Viņi tur ir spēcīgi. Ja? Tā kā principā jau tas viss sausais rezultāts ir tas, kā pirmās ģimnāzijas un Rīgas Mākslas mediju tehnikuma audzēkņi, kā jebkuras Latvijas skolas audzēkņi, realizēs to savu dzīvi. Ja? Teiksim, tu tagad pabeigsi RMMT, tu tur būs foršs operators, nodibināsi savu firmu, ja? Tev tur būs kaut kādi savi mērķi, savi skati. Cits atkal tur būs labs zinātnieks, un jūs tāpat abi divi ģeniāli saskarties. Tāpat jau viss vajadzīgi ir. Jā, jūs saskarties kaut kādā foršā projektā. Ja? Tev būs jāfilmē viņa zinātniskā laboratorija, ja? Tev tur būs super kameras, tur kaut kādas, kuras tikai tu sapratīsi, ja? Kura poga tur ir jānospiež, lai tur būtu labs zooms, ja? Vai vēl kaut kas. Tā kā, es domāju, ka te īstenībā ir tā starta līnijas abām vietām ir baigi identiski. Bet ja es pareizi atceros, jūs arī esat deputāts. Tu esi arī deputāts. Es neesmu deputāts. Vai politiķis, kurš jūs bijāt? Neviens, ne otrs. Labi, tātad, ja tu skaties interneta dzīlēs, bija tāds stāsts par to, kad es iestājos vienā labā partijā Latvijā, Nacionālajā apvienībā, un man bija daudz interesanti mērķi, un es tur joprojām cīnos par šo jautājumu. Konkrēti Latvijas vēsturi, Latvijas vidusskolās. Un, tad es tur nostartēju uz Saeimas vēlēšanām. Bet, ja turpinot, jūs gribētu iet, vai jūs gribētu tomēr aiziet tālāk un kļūt par valsts prezidentu? Par valsts prezidentu tas ir ārkārtīgi augstu tēmēts. Ja atstāsim valsts prezidentu ar to, kas viņi ir, bet tīri skatoties... Tādā racionālā ziņā es domāju, ka katram no Latvijas pilsoņiem ir kaut kas jādara tās savas valsts labā. Ja? Mans stāsts bija stāsts par vēsturi, bet, ja tu tā padomā, varbūt, kad mēs sēžam te pie šī galda,
patiesībā es ar to savu soli varbūt parādīju arī tev, kad tu ar to pašu vari izdarīt. Tu tagad pabeigsi tehnikumu, pabeigsi kādu augstskolu, ja tu esi aktīvs, ja tu esi dzīves interesēts un tev interesē šī valsts, mēs viņu varam izmainīt un mēs viņu varam uzlabot tikai tad, ja mēs paši tur piedalāmies. Protams, tas jau tā kā gribas spēks pilnīgi. Ja grib, tad var. Jā, mēs esam parasti pieraduši, mēs tur kritizējam, visi slikti, tur visi zogi, un vēl kaut ko, bet noteiksim, tev ir jāpaskatās, ko tu pats vari ieguldīt tās valsts dzīvē, skolā, pašvaldībā, valstī, tā kā, tās ir tās lietas, kas ir, tās iespējas demokrātijā ir. Jā, bet varbūt turpinot tēmu nedaudz par politiku un politiskiem lēmumiem, varbūt vairāk, vai ir kāda vēsturiska diena, kura netiek varbūt atzīmēt kā oficiāla brīvdiena, bet tavuprāt vajadzētu viņiem būt kā nacionāla mēroga brīvdienai? Mēs tagad tādu foršu jautājums. Mums ir, te ir tas, ka mums jau bieži vien saka, ka mums tās brīvdienas ir ārkārtīgi daudz. Bet, labi, viens piemērs, 22. jūnijas varoņu piemiņas diena. Mēs bieži vien tur zinām Lāčplēšu dienu, mēs, kā dienu, tomēr saprotam, kad mēs tur atceramies Bermontiādi. 18. novembrī mums tomēr ir valsts proklamēšana, bet, ja mēs runājam par šādu domu, kāpēc gan nē, tas varētu būt 22. jūnijas, ko mēs vasarā bieži vien tur gatavojamies. Vasaras salgriežiem jāņem līgo, bet šādus, pērkot veikals. Jā. Tādas dažas lietas, kas ir ļoti svarīgas Latvijas valsts neatkarības tapšanā, tas varbūt bieži vien aizmirstās. Kaut gan, tur vēl daudz ko tas, man liekas, pameklēt. būtu nedaudz bīstam, ņemot vērā, ka jau 23. 24. jūnijas ir brīvdienas, pilnviena brīvdiena. Tas būtu tāds, atkal jautājums par ekonomiku, cik daudz mums ir brīvdienas. Man liekas, tas ir vairāk saistīts ar pilsoņu veselību un alkohola patēriņu. Jā, bet redz, tas ir atkal, kā cilvēki noskaņo, kā sabiedrība noskaņo, jo, piemēram, īstenībā tas būtu baigi foršā sasaistē ar to, ko mēs tagad saprotam ar uzvaras laukumu. Tagad bija, arī 11. novembris, tur bija koncerts, uzrīkots, un ir jautājums, kā sabiedrībai paskaidrot, kas tad ir šis laukums, kāpēc viņu jau veidoja Latvijas Republikas laikā kā uzvaras laukumu. Te ir tas stāsts. Ulmanis tur bija atcerējis. Tur atkal visi mēģina Ulmanim to visu uzgrozt, bet patiesībā tas jau ir stāsts par to brīvību, kas veidojas tur jau strēlnieku kaujās, un tad tas aiziet šīs brīvības cīņās, un tas ir foršs stāsts, kurā varētu veidot to sabiedrības izpratni par savas valsts tapšanu. Brīvdienu. Jā, pievēršoties, man liekas, diezgan tev tādai aktuālai tēmai, kas ir pieminekļi, un kāpēc tev varbūt savā ziņā tik ļoti interesē pieminekļi, Labi, redz, te ir akmens priekšā. Es viņu atļaušos tā bišķiņa arī paņemt. Es nācu, domāju, ko es varētu paņemt. Diezgan jau brutāli izskatās. Atnāk cilvēks uz podcastu un atnes vienkārši akmeni. Bet atbildot uz tavu jautājumu, par tiem pieminekļiem, šis ir foršs piemērs. Tas ir dolomīta šķemba, dolomīta akmens no Nāves salas. Tad vienkārši šim akmenim ir tāds ārkārtīgi foršs stāsts apakšā Pirmais pasaules karš, latviešu strēlnieki un kas notiek tur tajos Daugavas krastos, kā viņi tur cīnās, tanī brīdī pat ne par Latvijas neatkarību, viņi tur cīnās par savām mājām, tur ir Krievijas impērijas armijas sastāvā strēlniekos, bet tagad tu nonāc tanī vietā. Ja Nāves salā tur pa Daugavu aizbrauc ar laivu, tad tev, bišķiņ saliekās kopā tā filma, kāda tas viss varētu izskatīties tanī Nāves salā, kā varēja būt tur tie cilvēku pārdzīvojumi. Un tad tu lēnām, paņem vienu tādu Nāves salu, tad tur šķetina tālāk citas pieminekļus, un tad laika gaitā arī tā čik aizgāja. Tas stāsts par tiem pieminekļiem, un tad nokļuvām arī līdz mājaslapai. Bet, ja turpinām tā kā stāstu par pieminekļiem, kur jūsuprāt palika
šitas saucamais okupācijas lielgabala piemineklis Krustpilī. Labi, Krustpilī tad bija tas stāsts pavisam nesen par tiem padomu pieminekļu nojaukšanu, jā, un tad tur bija tāds foršs arī visu cieņu Gundaram Kalvem, aktīvs arī Latvijas iedzīvotājs, kurš arī pavisam nesen, man liekas, tika intervēts Latvijas televīzijā par karu Ukrainā, kur viņš arī bija aizbraucis palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem. Un tad tajā lielajā stāstā par Krustpili, tur, protams, ka tas stāsts ir garāks, bet viņš tur beidzot saņēmās un nakts laikā arī ar traktoru to lielgabalu aizveda sev zināmā virzienā, kaut kur atdeva Likteņa upē. Vai tu pats sev gribētu kādu pieminekli, tā kā veltītu jums? Tu sāk ar lielgabalu, jā, pēc tam mums ir Krustpils, un tad ir piemineklis turpat blakus man, jā. Nē. Saliņas, jā. Varbūt izdarīt tā, pabeidzam to stāstu, jo daudziem liksies, novāc Gundars Kalbaigs sliktais cilvēks, jā. Bet, novāc pieminekli. Bet, redz, tur tas piemineklis ir tāds foršs, kad tas stāsts jau ir tāds, es nointervēju, man liekas, arī ar šīs skolas audzēkņiem mēs bijām, labi, tas šobrīd nebūs tik svarīgi, Krustpils luterāņu mācītāju. Un mēs tur runājam par brīvības cīņu, vienu piemiņas plāksni Latvijas karavīriem, un tad mēs arī runājam par to, ka tie padomju sarkanās armijas karavīri, kas bija apglabāti Krustpilī blakus tam lielgabalam, kad patiesībā tagad ir forši, ka tas lielgabals vairāk nav un tie karavīri ir izrakti ārā un pārabedīti, jo tad viņi ir beidzot, mācītāju vārdiem sekot, viņi ir beidzot pieklājīgi apglabāti. Jo iepriekš pār viņiem tur iet cilvēki, tur ir kaut kāds celiņš, ja, un bija sakot, tas viss ir tā beidzot sakārtots, ja, tas, kas nebija sakārtots tur gadu desmitiem. Bet par to pieminekli, vakardien bija mirušo piemiņas diena, un tur jau man piemineklis ir Meža kapos. Tur ir mans vectēvs Roberts Ķipurs, fiziķis gan rakstīts, jā, bet es viņu beigt cienu, es viņu savā dzīvē neredzēju, bet viņš jau bija pedagogs, un man liekas, ka kaut kāda daļa no viņa ir arī manī, reinkarnācija. Pieņemsim, kāpēc gan nē? Bet turpinot par pieminekļiem, kāpēc cilvēki vispār veido pieminekļus? Tā ir atmiņa, tas ir tas kultūras stāsts, ja, tas ir katras paudzes stāsts par saviem varoņiem, par savu vēsturisko pieredzi, tātad tiem notikumiem, kurus šie cilvēki, šīs tautas, šī konkrētā valsts ir piedzīvojusi. Un tie piemēri jau mums ir ļoti daudz, ja, par tiem stāstiem. Ja, tas, ko es pētu tagad par Latvijas Republikas laika pieminekļiem, kurus uzbūvēja uzcēla, izveidoja telnieki un paši vietēji iedzīvotāji sponsorēja par brīvības cīņu. Jeb, kā zinātnieki pareizi sauc, neatkarības kara, jeb atbrīvošanas kara, nosaukumi dažādi, ja, šo varonību, ja, kā mēs izcīnījām savu neatkarību, kur nāk klāt arī Pirmā pasaules kara karavīru stāsts. Ja, kā, tur ir tas viens, kas ir svarīgs mūsu valstī, bet tie nav vienīgie pieminekļi. Mums taču ir ārkārtīgi daudz. Tur, sākumā te pieminēja to jautājumu par kādas dienas mēs varam svinēt, ko mēs vēl varētu atcerēties. Tad, iepriekšējais Latvijas valsts prezidents Egils Levits tomēr panāca, kad mēs arī sākam martā atzīmēt Nacionālo partizānu piemiņas dienas. Ja. Kas varbūt nav brīvdiena, ja, bet tomēr tā sabiedrība apzinās, ka arī pēc Otrā pasaules kara ir bijusi cīņa pret padomu varu. Patiesībā te ir tas jautājums, kas tev pašam jādomā, ja, tāpēc kur ir šis akmens ja, priekšā. Un no tā akmens varbūt mēs veidosim arī to kopīgi atkal nākotnes pieminekļus, ja, jo arī tavai paudzē būs kaut kāda savu varoņi, ja, kaut kāds savs varonības stāsts. Ja. Cerams, ka tā teikt, lai Dievs dod, lai tie nav kara stāsti, ja. Tie ir kādi mākslinieki, ja, mūziķi. Es domāju, tas pats, ja mēs skatāmies uz mēdījiem, es domāju, ka ļoti daudziem kinorežisoriem, es domāju, tādam Jurim Podniekam stabili vajadzētu kādu foršu pieminekli. Kā tu domā, nākotnē varētu būt tiktakariem pieminekļi?
Nu, tiktu, jā, kāpēc gan nē? Ja tu tur var iedomāties, kad ir jau, man liekas, ja mēs te paskatīsimies, Rietuma Eiropā jau ir tādi moderni pieminekļi, kur ir cilvēki ar saviem telefoniem rokās, jā, teiksim, tas mūsdienu mediju atkarīgais cilvēks. Ja, tā kā, Man liekas, labs piemērs ar moderniem pieminekļiem, kur ir tā kā vairāk mūsdienu cilvēku attēlot, varbūt ir savā ziņā tas Hollywoodas, tās zvaigznes. Jā, tas ir tas stāsts par. Latvijā viens labs piemērs tas ir Liepājā, ja, kur tagad arī atjaunoja, bet sākumā bija pie roka kafejnīcas Liepājā, un tagad ir pie koncerta zāles Pūtvēļa Latvijas muziķiem. Tās rokas, ja, super. Tu esi atstājis tādu, var teikt, mūžīgu piemiņu, ja, tie Latvijas muziķi, ja, kur ir. Noteikti katrs kādreiz ir dzirdējis, ja tur Līvus, Pērkons, jau viss cits, kas tur ir. Jā, noslēdzot šo tēmu par pieminekļiem, varbūt ir kaut kāds no, savs pieminekļu favorīts, ja tā varētu teikt. Par šito jautājumu es kādreiz arī esmu runājis, un daudzi prasa, vai arī pašam varētu likties, kas ir teiksim, tie favorīti. Protams, kad piemineklis, kas varētu būt noteikti tā pieminekļa Latvijas sirds, tas noteikti būtu Brīvības piemineklis. Bet dzīve jau ir sastāv arī no tādām mazām niansēm. Un kas bija tas foršais darbs šī skolā, kad ar Līgu mēnesi mēs aizbraucām pie amata stacijas, nofilmējām to Pēteru Ozolu, kurš viņš man šodien zvanīja. Arī viņš gribēja dabūt to video. Jau gan viņš internetā ir pieejams, bet viņš grib rādīt saviem politiski represētajiem biedriem Cēsīs un turpināt to naudas vākšanu pie amata stācijas, piemiņas ansamblim, ko nevar saukt par pieminekli, ja. Bet tad amata stācija, kur būs stācijas peronā salikti 1318 metāla stabiņi, kas ir simboliski katram izvestajam 1949. gada 25. martā no Latvijas. Un mēs esam tādā visā stāstā iekšā, ja mēs nofilmējām gan Pēteri, gan arī tos meistarus. Un es domāju, ka ar to video varbūt izdosies vākt tos līdzekļus, un tā sabiedrība ieraudzīs to amata staciju, un būs kāds Latvijā, varbūt arī bagātāks cilvēks, kurš nosponsorēs, varbūt, jo, protams, tas katrs stabiņš maksā kaut ko, bet iedomājies, tad mēs no tehnikuma, esam ielikuši kaut kādu savu to artavu. Un tur veidojas tas, ka tev ir tāda personifikācija ar to vietu, tu saproti, tu viņu izgaršo un izjūti. Tur iedomājas ārkārtīgi sāpe, ja tas 49. gads, ja parasti mēs tur, brīvības cīņas, otrais pasaules karš saprotam, ja. Bet tagad ir tas laiks, kad tie cilvēki, kas bija izsūtīti, viņi aiziet, ja, tas vecums jau ir tāds. Un, ja tu vēl paspēji, vēl viņiem palīdzēt, to viņu sapni realizēt, tad ir ārkārtīgi forši. Jā, nedaudz varbūt pamainot mūsu sarunas tempu, noskaņā savā ziņā. Es domāju, mēs varētu ķerties pie dažiem ātriem jautājumiem. Bet sagatavošanās. Tie ir pēc iespējas ātrāk jāatbild. Bez domāšanas un pilnīgi tā kā uzreiz tā. Ātrais sekundes. Es tad domāju, mēs varētu sākt. Sāls vai cukurs? Cukurs. Jūra vai kalni? Kalni. Zivs vai cūka? Zivs. Ja jūs mainītu savu vārdu, kāds tāds varētu būt? Roberts. Hektors vai Jāgarītis? Tas bija tāds spēcīgs jautājums, tāds iesūtītais, jā. Liekas, ka jā. Labi, Jāgarītis būs. Grāmata vai filma? Grāmata. Rozes vai margarietiņas? Margarietiņas. Pica vai suši? Pica. Eiro vai lats? Un tas jau tāds revolucionārs jautājums, jā. Paliksim pie eiro. Kad ir jūsu dzimšanas diena? 7. mēnesis, 28. diena. 28. jūlijas. Fantastiski. Mīļākais ēdiens?
Vai es ļoti daudz kaut ko, jā, bet ātri uz sitienu. Tagad populārā lieta kartupeļu un sēnes. Rainis vai pumpurs? Tad nav iespējams izvēlēties. Rainis pumpurā, sapumpurojies Rainis. Labi, bet ja jāizvēlās, paņemsim Raini. Hitlers vai Staļins, kur jūs tajā laikā atbalstīt? Tad tāds ļoti sarežģīts jautājums, ja atbalstītu tajā laikā, kur es atbalstītu. Redz, jā, te ir īstenībā te jau ir vesela stunda, ko runāt, un patiesībā, lai cik tas nebūtu skarbi, tas Hitlers un Staļins, viņš joprojām tā ēna kaut kur klīst, jā. Un, ja mēs tad iedomājamies tos cilvēkus, kuriem šāda izvēle bija 39., 1940., 41. gadā, tā ir neapskaužama situācija. Tev tur nav iespējas izvēlēties, vai tu esi vienā pusē, vai tu esi otrā pusē. Tā kā šeit es varētu tikai cerēt nenokļūt kādā no pusēm. Bet atkal ir pieminekļi, ja, un redz, te tas stāsts, ja, kad, piemēram, Kurzemē ir pieminekļi, kur latvieši karoja Vācu armijas sastāvā. Teiksim, tās pašas Kurzemes cietoksnes Lesteni, piemēram. Ja, es aizvedu savus draugus 18. novembrī uz Lesteni. Es katru gadu 18. novembrī organizēju tādu čomisku braucienu, un tad mēs tur šogad ar viens autobusu, mēs tur sakrāmējamies un tur braucam. Un viena no tādām piemiņas vietām bija Lesteni. Un, jā, tad tu tur saproti, ka tā ir traģēdija, tas ir absolūta katastrofa, kad 18, 24 gadus veciem jauniešiem ir jāmirst par kaut kādu vienu vājprātīgu cilvēku. Un turpat otrā pusē, ja, teiksim, turpat tas ir Dobeles puse pie ananiekiem un kaķeniekiem. Tur ir kolosāls piemineklis, kuram ir tāds maziņš uzrakstīns, pie pieminekļa tāds maziņš akmens ar tikai 2 vārdiem. Zudušais karavīrs. Un tur ir tādā pļāvā blakus, kā man teica Viktors Duks no grupas Leģenda, kas pārabedīja karavīrus. Tur ir, pēc viņa datiem apmēram 2000 vismaz krituši latvieši sarkanās armijas rindās. Tas ir vēl viena gaisa mašīna, vēl viens vājprāts, ja, kad tu saproti, ka tur nav neviena, ne otra puse. Varbūt vairāk pievēršoties iesūtītiem jautājumiem. Vai tu skaties Latvijā veidotas televīzijas šovus? Jāsaka godīgi, ka tādiem televīzijas šoviem man ir baigi grūti, jo es uz televizoru esmu uz jūsu. Un man vienkārši fiziski nepietiek tam visam laika, bet kaut kādi pa brīdim jau kaut ko ar kaut kādu acu skatienu es kaut ko esmu ieraudzījis. Jā. Bet man nav nekādi mīļākie ugunsgrēki vai vēl kaut kādas tur lietas, ja tā kā šī jomā es tā. Jā, bet izskatās, ka kāds skolēns ļoti grib zināt, ko tu domā par TV šovu zvaigzni Magoni Liedas kalnu. Dievs, Magoni Liedas kalns, jā. Nevarēšu baigi nokomentēt, jā. Bet noteikti, kad, labs cilvēks, jā, kāpēc gan ne? Jūs varbūt gribētu paskaidrot, kas viņi tāds ir, tāpēc, ka es personīgi nezinu. Es arī nezinu, tas bija iesūtīts. Labi, šī gadījumā, jā, es nekomentēšu, jā, bet par magonēm, jā, magonēm daudz, kas ir dzirdēts, jā, ir magonas, kas ir skrējušas kaut kur, jā, un ir, dažādi tēli, jā, bet, labi, šito mēs izlaidīsim. Tavas domas par Romas impērijas sabrukšanu? Vai tam tā bija jānotiek, un vai tā arī bija neizbēgama? Tas ir noteikti tas jautājums par to iepriekšējo stāstu. Tad tas Magoni noteikti bija piedalījies. Jā. Teiksim, tādā kaut kādā savā specifiskā darbā, un viņš varētu būt iemesls. Jā. Bet, ja nopietni skatāmies, ak Dievs, Romas impērija, tas ir bijis tik sen, un mūsu tie avoti ir tik, cik mums ir, un tas ir bijis pilnīgi cits laiks, tas ir bijis kaut kas ļoti ilgstošs, jā, mūsdienās mēs te visu redzam, kad mums notiek diennaktīs, jā, mums tur laivas peld pa stundām, lidmašīnas lido vēl ātrāk, jā, tur nolaidies, un te jau ir jauni iedzīvotāji, tā kā
Tas ir tāds interesants arī jautājums, jā, kur noteikti ir daudz punkti, gan iemesliem, kāpēc sabrūk, gan kas pēc tam. Redz, tas pozitīvais moments ir tas, ka nekas jau nebeidzās, ja viss turpinās. Nāk kaut kāda viduslaika, jā, un cilvēki turpina dzīvot. Viņi atkal tur mīl, ja, tur interesējās par seksu, un viņiem atkal ir jaunas valstis. Ja, tikai tas iepriekšējais kaut kas ir zaudēts, kaut kas ir noslaucīts vai pārveidots. Jā. Tev ir kāds maidzinieks varbūt? Nē, man nav maidzinieki, bet spriežot pēc pēdām un tā, kad es kontaktējos ar šiem brīnišķīgajiem kaķiem regulāri, tad tas skaits ir tāds kaut kur virzienā 1,5 varbūt pa vasaru. Tad dārzā ļoti omalīgi bija iekārtojušās 2 vāveres, īpaši pagājušo gadu tur bija laba rieksturaža, un tad viņas tur ļoti omalīgi dzīvoja. Tad ir patstāvīgais iemītnieks, bet principā viņš izvēlās, lai es viņu netraucētu vairāk. Viņam ir savu tur atmosfēru, ēzis. Dārzā tur kaut kad ir kaut kas pieaicināts, vēl kaut kāda eziene vai vēl kaut ko. Tur izsakot, viņi tur pukst, un viņiem tur ir sava atmosfēra, un tad ir kaut kāda eži, un tad viņiem tur ir kaut kāds ceļojums pa to dārzu. Tur kaut kur dārs ir? Jā. Tur Berģos, jā. Nav bērģi, tie nav bērģi, tas ir Baloškalns vecais kroks. Īstenībā šīs skolas audzēknis forši viens atnes karti no metāla nodaļas puisis, un viņš tur pats arī kaut kur tur rajonā dzīvo, un tad viņam tur tāda karta, ko es nebiju redzējis, un tad tieši, jā, tur, kur ir mana māja, tur vajag forši uzraksts vecā zirgu pasta stacija, jā. Tā kā vēsturiski vieta, tur tā vēsture laikam nāk ārā. Kura pilsēta jums Latvijā vislabāk patīk un kura netik ļoti patīk? Nevar teikt, ka kāda pilsēta nepatīk. Visām pilsētām ir kaut kāda odziņa, kaut kāda šarms. Jā, arī Mazpilsēna. Jā, teiksim, pilsētas, kuras tur cilvēki varbūt tur pat nezin, varbūt, jā, vai teiksim, liekas, ka tur tas ekonomiskais stāvoklis ir baigi traks. Ja tur, es sākumā minēju par tiem strenčiem, man atkal ar katru gadu tie strenči aizvien vairāk sāk patikt. Ja, turpat ir tāda varbūt nepārāk iedvesmojoša blakus pilsētas sēda, bet tai sēdai arī ir tāda forša odziņa, tur blakus ir kūdras purvas, ja, un tā sēda arī tur mainās, kā viņi tur vispār izveidojās padomju gados. Tur vieni iedzīvotāji, tagad atkal kaut kas mainās, ja, teiksim, ir tāda sēda, ja. Īstenībā, redz, te ir arī tas foršums, ka ļoti tagad ceļo, ļoti daudzās Latvijas pilsētās tomēr, tas ir atšķirībā no Rīgas, viedajās pašvaldības tomēr tos līdzekļus ir ieguldījušas tajā infrastruktūrā, cēliņos, apgaismojumā. Jā, tas daudz, kur mums pamanāms. Tad iebrauc Rīgā, jā, un tas saprot, ka vajag džipu, jā, nav varianta. Vispār, jā, man liekas, mazpilsētas brīžiem ir sakoptākas nekā Rīga. Jā, to es domāju, ka jūs paši, kaut kur, es nezinu, kurš bija no Rīgas, kurš nebija no Rīgas. Bet te mums daži labi pipari no kursa MO21 ļoti interesējas, vai tu tur ir solījums? Tā, tad nenodod, kurš tas kurs bija, jā. Pamatā es cenšos, jā, ir kaut kādi klimatiski, teiksim, civilizāciju, teiksim, glābšanas jautājums, jā, kad jāglābi civilizācija, un tad kaut ko tur nepaspēja izdarīt, bet, pamatā es cenšos, jā. Jā, ja centies, tad ir jautājums, vai tu atceries, ka tu esot apsolījis viņiem konjaku pēc 10 gadiem? Noteikti, ka tur bija kārtīgas nopietnas derības, kurās mums bija pēc tiem 10 gadiem jātiekās un jāizrunā kaut kāds konkrētais vēstures stāsts, ja, kur noteikti būtu kaut kādas tur pamatotas izmaiņas, kur rezultātā mums, acīm redzot, tas konjaks arī noderētu, ja, un tad mēs varētu restartēt to atmiņu, un tur noteikti bija kaut kādas pamatīgas derības. Neatceries kontekstā pakšā zem tā visa? Tur noteikti arī bija Romas impērijas sabrukums, tur noteikti bija kaut kas, visticamāk, arī par kādu naudas maiņu vienā vai otrā virzienā, neksim, juāņu lietošanu tuvākajā nākotnē, kaut ko tādu. Jā, bet starp citu, kādas ir domas par derību likšanu uz dažādiem ģeopolitiskiem notikumiem? Nē, tās derības ir foršas, jo tajā brīdī, teiksim, tev rodās kaut kāds zināms azarts, ja tu sāc domāt, jā,
vai tas tiešām varētu notikt, kas tur varētu mainīties, kāpēc tas var notikt. Ja? Vai ir vērts dzīvot tos 10 gadus. Tomēr konjaks ja, ir, dažreiz liekas, ka nav vērts dzīvot. Ja? Viss ir piegriezies, ja, depresija ja, mūsdienās. Tā tev ir pamatots mērķis. Ja? Tu zini, ka pēc 10 gadiem būs tikšanās, ja? Viņi būs ļoti forša un pēc tiem 10 gadiem beidzot vecāki neskatīsies, vai tu vari dzert to konjaku vai nē. Un skaties, būs ļoti, ļoti interesants sarunas, jo, piemēram, kas man patīk, un tāpēc tā pedagoģija īstenībā ir forša, ja, kad kādreiz ir tā, ka bijušie audzēkņi atrod pagrabā kaut kādu lādiņu. Ja, tur pagājušo nedēļu Facebookā viens arī bijušais audzēkņi no šīs skolas tur kaut kur mājas kaut kādos pagrabos atradis kaut kādu epitāfiju vai kaut ko tam līdzīgu. Tad mēs tur šķetinām, kas tas varētu būt, jā, kas tas ir tāds par stāstu un kur to likt. Jā. Tā kā, bieži vien ir tādas lietas, ka tur aizmirstās jau par to konjaku. Jā. Bet tad ir tie kapi mums pie skolas vai nav? Tie kapi tāds mūža sens jautājums, ko šīs Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma skolas direktora Maija Vanaga ilgi pētīja, un tie viņas pētījumi laikam beigās nonāca līdz tam, kad acīm redzot, patīkamākais jau būtu, ka tomēr tā ir tāda parka sastāvdaļa, un kādreiz varbūt vietēji Aniņu mūžas īpašnieki varbūt ir veidojuši kādu pastaigu taku, un tad ir izveidota tāda saliņa. Domājot nākotnē par šīs skolas audzēkņiem, ja, kur viņiem iet pīpēt, ja, tad tikai jau tālredzīgi kaut kādā 19. gadsimtā domāts par mums. Ja. Bet, protams, kad otrs stāsts par tiem mēra kapiem, tas teiksim, piedod tam stāstam kaut kādu garšu, uzreiz tev rodas tāds nedaudz baiss, varbūt, ja, kaut kāds pagātnes mantojums, ja, varbūt kādam bailes, ja, teiksim, neviens tā arī 4 gadu laikā uz tās saliņas nav uzkāpis, ja, varbūt tur tīri šī iemesla dēļ, ja. Varbūt kāds spoks beidzot parādās, ja. Tā kā tur abi divi virzieni varētu būt ļoti, ļoti labi un cerīgi. Pirmais varētu būt tas, ka joprojām vajadzētu sakopt to saliņu, un otrs ir, redz, te tas, kas arī bieži vien ir vēsturniekiem arī, ka viņiem gribās, un arī mums bieži vien gribās izpētīt visu tagad un tūlīt, ja. Bet, atstāja to noslēpumu varbūt arī nākošajām paudzēm, varbūt nākošās paudzes to stāstu, to teiksim, mītu vai neizzināto, viņiem būs pat interesantāk varbūt un kvalitatīvāk viņi izpētīs, viņiem būs tehnoloģijas, ja, kur varbūt nevajadzēs tiešām neko rakt, ja, tev būs brīnišķīgi skaneri, ar kuriem tu varēsi noskanēt ne tikai tos kaulus, ja viņi tur ir, ja, bet tu varēsi tur vēl kaut kādas tur noteikti tev antropoloģiskās izdrukas, cik tur ir bērni, cik tur ir vīrieši, cik tur ir sievietes. Ja. Tā kā varbūt ir vērts pagaidīt, nevajag rīt rakt, ja, pagaidīt. Vēstures stundā iet uz saliņu. Jā, grupa darbs, ja katram ierādīsim kvadrātmetru, ja, un kas tad tur sanāks, ja galvenais pabeigt to rakšanu, tas arī vienmēr ir sākt, ja vienmēr visu var, bet tad grūtākais ir pēc tam to visu apkopot, safilmēt, samērīt, un pēc tam uzrakstīt par to visu atskaitu pieklājīgu valsts kultūras mantojuma pārvaldē, ja, nevis tikai izrakt bedri un pateikt čau viss, ja, to, ko gribēju, to atradu, ja, visā tā. Jo tas ir ļoti bieži, ja, tas ir ļoti svarīgi, vai spēja paši arheologi arī nodot atskaitas, ja, teiksim, es neatceros tur, kam es ko esmu sadarējis, vajadzētu beidzot sākt pierakstīt īstenībā kaut kādu sarakstu, varbūt, ka tur pēc 10 gadiem būs vecums nenāk viens, jau. Jā, no viena bāra būs jāiet uz otru, ja tur mēģināt saprast to vēstures attīstības gaitu. Labi, mēs iesim uz citu tēmu. Kā jau tu zini, kad nesen ir bijis skolas sienu apgleznošanas konkurss. Ko jūs teiktu, ja uz skolas sienām tiktu uzgleznota tieši tava seja? Seja, nē, tas nav estētiski, jā, tas būs bērnus biedējošs pasākums. Tā kā tur sienu vajag, jā, to sienu vajag, tur jābūt kaut kādam mākslinieciskam stāstam, jā.
Jo, tur notiek, kad, es pieņemsim, iedomāsimies, es nākošu gadu varbūt aizēju projām, ja? Tad uzreiz ir atkal tāds, nezinu, vai rītā, piemēram, ja? Nezinu. Varēs mītus taisīt, leģendas pilnīgi. Leģendas, jā, tāda ikoniskā vieta. Nē, bet tur noteikti varētu būt kaut kādas foršas lietas, ko tur var atrast, ja, teiksim, kas man vienmēr patīk, ko es te kādreiz arī iedodu, ja? Uzzīmē tos pašus pieminekļus, ja? Apskaties to sev apkārtni, ja? Uztaisi foršu grafitī kādam labam. Es to pašu mēs to brīvības pieminekli visādi mocam, ja, un tā Milda tur ir zīmēta uz vienu un otru un trešā varianta. Tu uzglaznojiet tādu labu brīvības pieminekli, ja, bet tādu kvalitatīvu, kas būtu labāks par mākslas akadēmijas darbiem. Ja, tā kā, te tādas lietas. Tā kā, nē, es pēc tam iešu te pārkrāsošu kaut ko citu. Jā, bet kāds ļoti grib zināt, vai tu uzskati sevi par pievilcīgu, piemīlīgu, jauku vai garlaicīgu kungu? Tur ir saskaitīts ārkārtīgi daudz, tās tur apmēram pēc vecumiem iet. Ja, tā, kad man bija 20, tad es varētu būt pievilcīgs, ja. Tad jau, kad ir 30, tad tur vēl bija kaut kas, ja, un tad, kad ir 40, tad jau tu velc uz garlaicību. Jau. Tā kā tur jāvērtē tiem, kas sēž klasēs, kas staigā koridoros, ar kuriem mēs braucam ekskursijās. Tas ir tāds beig. To pats nevar jau novērtēt, to novērtē citi. Jā. Un iestājās kaut kāds vecums, jo, ka tev principā vienalga. Tu mauc to savu pieminekli, ja tev tur ir forši, ka tu saprati. Teiksim, tādas foršas nianses, ja tur, piemēram, ko es tikko stāstīju par to amata staciju, ja tu esi iegājis iekšā tajā stāstā un tu esi kaut ko sapratis, ja. Piemēram, tās pašas ekspedīcijas, es te kaut ko mēģinu turpināt arī studēt, ja Latvijas universitātē. Doktorantūrā, un tad, kad mēs aizbraucam ekspedīcijās, teiksim, uz Balvu novada, tur to nedēļu nostrādā, ja, kur arī piedalās no mūsu skolas audzēkņi, palīdzēt pafilmēt. Ja, tad tur izēja cauri tam stāstam. Un tad pēc tam tu to stāstu nesi atkal sabiedrībai. Un bieži vien, ir vienalga, kā tev tur ir garlaicīgi, negarlaicīgi. Galvenais, lai cilvēkam deg acīs liesmiņas, ja, tas varētu būt svarīgi. Tā, ka viņš klausās. Te arī viens vēlas uzzināt, vai tu esi azartisks cilvēks? Kaut kāds azarts ir, jā. Azarts ir daudzās lietās. Azarts ir spēļu zālē. Nē, spēļu zāles man, jāsaka godīgi, spēļu zālē es esmu bijis tikai vienreiz. Tā, nopietni tur, kur var noraut kaut ko tādas, tā tīra ar domu, kad es iešu spēlēt, jā. Tepat pie skolas? Tas bija kaut kāds tur kinoteātris Spartaks, vai kas viņš tur pēc tam vēl bija pie Splendid. Pēles tur kinoteātra un viss, kas mums ir pie ministra kabineta un Vērmaņdārza, un tur bija kaut kāds tur otrajā stāvā kaut kāds spēļu zāle, kur es tur laikam 2 latus nospēlēju, un tad kopš tās reizes tas bija tā ļoti, ja tā varētu no smēķēšanas cilvēku atteikties, tas varētu būt labs piemērs. Jā, bet tad turpinot šo jautājumu, kas tad tavuprāt ir tas azarts? Kā es varētu to izskaidrot? Azarts noteikti ir tas, ka tu, kaut ko foršu krāji, ja, tev ir kaut kādi forši mērķi. Ja, manā gadījumā tas azarts varētu būt arī to pieminekļu stāstā arī tas, ka tu vari aizvien vairāk un vairāk atrast. Aizvien vairāk un vairāk tev ir kaut kādas foršas informācijas. Tu tajās kartēs ieraugi, ja tur, to Latvijas kopainu, ja, un tu esi šī stāstā atvēris vienas durvis, bet tev gribās arī paskatīties, kas ir aiz nākamajām durvīm. Ja? Un tad tur aiziet tas azarts, ja, ka tur esi atvēris vienas durvis, tu esi sapratis to vienu telpu. Tā kā atkarība. Jā, tad tu ej tālāk, tad tu neapstājies. Jā, tas azarts jau arī, pasties, tev arī piemēra. Kāds tevs azarts ir? Man tas azarts gan jau vispār šobrīd es nenodarbojos. Es vēl kā tas ir nelegāli priekš maniem nodarboties ar azartspēlēm. Bet kaut kad jāizmēģina.
Man liekas, jautājums. Nē, tās spēles tas ir viens. Jā, man azarts ir azartspēles. Azartspēles, jā. Nu, labi, bet tur redz, bet tas ir atkal, jā, vai tu spēlē, ja, teiksim, kārtas vēl kaut ko, jā, vai tur izdodas kaut ko attīstīt savā tajā prasmē, nezinu, zolīt, jā, pieņemsim, jā. Vai tu tur aizēji uz naudas kaut kādiem peļņas veids, jā, vai tev tur ir kaut kādi zaudējumi, jā, un tad tas azarts, jā, mums noteikti kaut kāds stereotips ir izveidojies, jā, kad azarts ir domzīme, tur spēļ zāle Feniks, jā, un tur arī viss beidzās, jā. Laimētāji, jā. Man tagad pilnīgi izmet ārā tādu tā kā teicienu, kad 99,99% cilvēku apstājas pirms viņu uzvar milzīgu summu. Nu, jā, bet, redz, te ir atkal tas stāsts, ja, ka, jā, tajās azartspēlēs, no tā miljona viens vinnē, ja, bet tur atkal ir ļoti daudz tie stāsti, kur, tā dzīvoklis jāpārdod, ja, tā ģimene šķirās, ja, un atkal tie stāsti, kur atkal ir cits grāvis, ja, teiksim, iedomājies, ka tev dzīvē ir tā, ka tev tur tas lielais kaut kāds, tur tas likteņa lēmējs, ja, kurš tur nolēma, ja, ka šitam var iedot, ja, tas tur ir pie pilna prāta, ja, tam mēs varam to miljonu iedot. Ja. Un tad ir atkal tie gadījumi, kad tur, nezinu, tur Lielbritānijā cilvēks tur nopelna, pēkšņi viņam nokrīt no galvas, no gaisa. Ja. Viņam nokrīt kaut kādi rentie miljoni, viņš nezina, ko ar viņiem darīt. Ja. Viņam patiesībā to nevajadzēja. Ja. Viņš tur, nezinu, tur nodzerās, nonarkojās, ģimenes ir nelaimīgas. Ja. Tā, ka viņas būtu laimīgākas, ja būtu palicis tas pat mīnus, ja, ka tev kaut kas trūkst, nekā, ka tev tur nokrīt kaut kas no gaisa. Pilnīgi. Bet ja jūs uzvarētu tā kā miljonu, jūs tā kā varētu viņu tā kā dabūt tā kā ilgspējīgi viņu noturēt, vai tomēr viņš uzreiz iziet projām, vai jums atkal mēģināt dabūt vairāk? Kaut kāds milzīgais fonds parādītos, tur Latvijas pieminekļu fonds, kurš tur sāksim, ja tur sapņot, tur sponsorēt kaut kādu stipendiju operatoriem, labākais video dokumentālais, ja par pieminekļiem, tā tālāk. Teiksim, konkursu labākā pieminekļu fotografija, pieminekļu stāsti. Ja, tur redz, kā ir tā nauda jau viņai nav vērtība. Ja vērtība ir tas, kā tu ar viņu strādā, ko tu panāc. Ķeroties pie nākamā jautājuma, kas ir ļoti aizdomīgi specifisks, bet vai kādreiz tu vienatnē esi peldējies kails mēnesnīcas apspīdētā ezerā? Tur ir ārkārtīgi daudz tie blakus esošie efekti. Ja, tur jābūt mēnesnīcē, ja, tur ezers labi tas, jā. Nē, noteikti, kad jā, taču Dievs, taču ir Jāņi. Jāņi, tas ir laiks, ka tā ir jādara patiesībā. Kad tad vēl? Bet tieši kēlam te rakstīts. Jāņos vispār, cik tur līdz 12 cilvēku apģērbi. Papardes personīgais pieredzes. Jā, tur tā ātri viss. Jā. Tāpēc jau ir saulgrieži, ja tur cilvēki meklē, tur papardes, ja tur lēc pār uguns, atkal kaut ko meklē. Vai nevar beigt meklēt? Jā. Vai ticat dažādiem tautas rituāliem? Piemēram, ka tie var palīdzēt uzlabot veselību, vairot veiksmi vai dabūt vairāk naudas? Tur noteikti, jā, kaut kas ir, jā, tā ir atkal tur folklora, mīti, leģendas, ja, tur, bet jāsaka godīgi, kad es neesmu ārkārtīgi aizrāvies ar šīm lietām. Atkal tur ir laika trūkums, ja, tur nodarboties noteikti kaut kādu meditāciju, zīlēšanu, maģiju un vēl kaut ko, ja, uzburti nākošā kontroldarba atzīmes jau iepriekš, kaut ko tam līdzīgi. Bet, jā, redz, tagad mēs skatāmies uz to dzīvi, tad jau patiesībā cilvēki joprojām, teiksim, es nenosaukšu konkrētu vietu, ja, bet arī tieši sestdien mēs braucām vienā tādā foršā ekspedīcijā pa Rīgas apkārtni. Un tur viens kungs, kurš, ir ļoti nopietns, var teikt, zinātnieks, novadpētnieks, viņš stāstīja, jā, kad viņš pie durvīm atnāk un ierauga, kad ir iedurta adata. Bet viņš tā kā pēta vēsturi un arī tur zina daudz citas lietas. Ja, viņš saprot, ka tāda nav vienkārši. Tad viņš mēģina atcerēties, jā, ka tur varbūt kāds ir uzlicis ļaunu acis. Ja, kādam skauž tas, ka tu tur kaut ko dari, un tad viņš atcerās, ka tur tāda jāpaņem, tur jāpliek karstu ūdeni, tad viņš ar cirvi viņu pārcirts. Ja. Teiksim, tas, ko viņam vecā mamma ir stāstījusi. Ja, tur. Un vecā mamma ir iedavusi daudz šīs te,
teiksim, tādas dzīves pamācības, kuras viņš, varbūt, kad ir labi, ka viņš zināja, kā tu tagad paņem to adatu, tu pēc tam stresājiņš, tā viņš zināja, tur jāplē, tur jāsaskalda, jāizmet, jāizmirst. Jā. Protams, tā kā uz rituāliem ticība mirst pēdējā. Jā. Tā kā, tās lietas viņas kaut kur tā kā liekas, tā ir tā sēnatne, jā, un vēl kaut kas, bet īstenībā tagad paskaties to vidi, ja tur, ir dzīve vēl. Kā tavuprāt, radās dzīvība uz Zemes? Kā Bībelē aprakstīs, vai varbūt tur pēc lielā sprādziena, vai kaut kāda, varbūt tev sava teorija ir, kā tas viss sākās? Nē, tagad jāatgriežas pie iepriekšējā jautājuma patiesībā, kā abiem, kā jūs abi divi skatāties, mācību procesā cilvēki izmanto maģiju? Teiksim, puršanās. Es nezinu, man liekas, daži jā, varbūt. Pirms eksāmena vēl pie tam varētu būt. Iedomājies, kojās tur notiek kaut kādas svecītes sadedzinātas, jo cilvēki tur pirms matemātikas eksāmena. Redz, tur cilvēki pentagrammas izmanto vēl svecītes, kas vēl tur varētu būt. Pirms eksāmena stress. Kaut kāds asins pilnīgi, ar asins rituāliem. Tā aizgāja, tāds kino režijas scenārijs, asins rituāli. Bet, labi, es bet to dzīvības uz zemes, citreiz atkal tu tā domā, vai tiešām tev jāzina, kā tā dzīvība radās. Varbūt domājam par to, kā mēs to dzīvību tālāk attīstīsim, jo dažkārt liekas, ka ir tāda laikmeta, ka cilvēkam tiešām ir laiks, kad viņš var pētīt, kas tajā senatnē ir bijis, un tad pēkšņi viņš sāk karot, un tad tu saproti, vai vispār tā dzīvība vēl būs. Atkal kaut kādā otrā grāvī mēs esam, tā kā, tur ir ārkārtīgi interesanti. Kaut kas no tā ūdens kaut kad ir izrāpies ārā, un tad tur kurš tur izdzina no ūdens, un tad tur kaut kas ir attīstījies tālāk, un tad jau, kad ir piecēlies uz kājām, tad kaut kad ir iemācījies rakstīt, un tad jau tur sākās versijas noteikti. Tas tāpēc, kā atgriežot iepriekšējā jautājumu, vai zinot vēsturi, mēs varam paredzēt nākotni pilnīgi. Ja mēs zinām tieši, kā mēs radāmies, varbūt mēs varam pilnīgi paredzēt, kā mēs beigsimies. Jā, bet tās ir tās ārkārtīgi interesantās lietas, kuras mēs šeit, mēs te filmējam, iedomājamies pirms 20 gadiem šīs iespējas, viņas nebija, veidot tādus podkastus, vēl kaut ko. Tas bija ierobežot. Kaut kādās formās jau tas noteikti bija, tur arī radio, piemēram, visādas televīzijas raidījumi arī. Tur radio naba tur bija, vēl kaut kas, tādi, kas bija inčīgi, tur, studiju gados un tam līdzīgi. Bet, ja mēs skatāmies tur pa to pagātni un nākotni, redz, mēs ar šīm visām tehnoloģijām, mēs taču gribam būt dievi. Mēs tad veidojam robotu, mēs tur robotizējam savu sabiedrību. Mēs savas zināšanas, kur tagad populāri gribam atdot, iedot, cerēt, kad viņas varēs izmantot racionāli un labāk mākslīgiem intelektam. Un tad mēs veidojam tādu mākslīgu, varbūt pasaules nākotni, mākslīgo dievu, kas varbūt tālāk. Viņš varbūt zinās un sapratīs, kā pasaule ir radusies, varbūt atklās mums pilnīgi jaunas kaut kādas tur iepriekš nezināmas lietas, ko mēs esam palaiduši garām vai kam mēs ticējām. Bet ir jautājums, kurā brīdī tas mākslīgais intelekts pārveidos mūs pašus. Nav jātaisa tur Holivudas kaut kāda mežonīga scenārija, bet, saguris robots, kurš kārtējo reizi dienā ir noguris no tā, ka viņam jāstāsta savam saimniekam, kad tur ir, jāizslēdz gaisma aiz sevis, vai benčiks jāiemet kaut kādā tur tajā miskastē, tādas primitīvas lietas. Tā kā tur tā interesanti, kā tas viss attīstīsies tālāk. Kaut ko par radio naba pieminēja, varbūt pats kādreiz studiju gados? Nē, tur man bija daudz studiju biedri, tur bija Roberts Līnis, kaut ko darbojās, tur tur bija viss kaut kur blakām, tas vien bija, tur jau viss bija, bet es tur pats tā aktīvi neiesaistījos. Tuvojoties beigām, protams, jau esam ļoti daudz izrunājuši. Mums ir tādi daži jautājumi, ko mēs uzdodam, lai apkopotu atbildes un izdarītu mūsu secinājumus. Tad mēs uzsāksim jūsu domas par marihuānas legalizēšanu. Nē, tas ir mans tāds vecs, redz, kur tur bija tur iepriekš, tur tas senīls, kas tur ir tas beidzamais vecums, kad jau tur ir
neinteresants. Kā 40 bija? jūs teicāt? Garlaicīgs, jā. Tad es laikam būšu tas garlaicīgais variants, kurš teiks, ka man šķiet, ka vismaz teritorijās, kurās mēs dzīvojam šeit, Latvijas teritorija, Igaunija, Lietuva, es vēl nesteigtos ar to marihuānas legalizāciju, jo mums joprojām ir grūti saskaitīt 2+2. Un diez vai tā marihuānas legalizācija palīdzēs mums saskaitīt labāk. Ir tai sabiedrībai jānobriest. Ja? Tas, ka tur ir lobbyis, ja? kad jaunieši tur grib, ja? Jaunieši vienmēr kaut kā mēģina kaut ko jaunu tur iešņaukt vai iedzert. Vai visās paudzēs kaut kā mēģina tur radīt kaut kādu kaifu, ja, un tur manā jaunībā tur arī tur cilvēki, ko tikai nevarēja darīt, ja tur bija tur kaut kādas tur, nezinu, plānotājas ādas vākiem, kuram bija tur kaut kādas tur līnijas izdegušas jau no tā, kas tur bija sašņaukts. Ja, tur. Varbūt jūs varētu kaut kā no pieredzes, varbūt, ja jūs esat mēģinājis kaut ko pastāstīt mums. Nē, tas varbūt tik dziļi es neaizgāju. Jā, akal es biju kaut kur blakus, laikam tas arī tā īsti dzīvē nav pareizi, ja, kad vajag vispirms izmēģināt, bet nevis tikai skatīt. Vai vēsturnieks, jā, tāpēc vēsturnieki tā parasti dara. Viņi tie vērotāji, viņi to vēsturi apskatās, kā tas ir. Jā. Bet jā, mūsu sabiedrībā, redz, mēs pašā sākumā runājām par to, kur es strādāju, sākumā par to medicīnu, ja? Un tad to medicīnu, laikam, ja mēs tā pilnīgi atklāti runājam, un laikam jau tas arī ir, teiksim, tā, kaut kādā veidā jau tas ir tas dzīves pieredzes stāsts, kurš varbūt, jā, viņš ir skarbs, ja, bet viņš iemāca, ja, ka, ja tu strādā psihoneiroloģiskajā slimnīcā par sanitāru, tu redzi marihuānas legalizācijas sekas. Ja. Tad brīdī marihuāna nebija legalizēta, ja, viņi tur bija teiksim tā, viņu vajadzēja nopirkt, ja, nelegāli vai vēl kaut kā, bet tu redzi tās sekas, ja, un tās sekas jau ir diezgan baisas. Ja, tas ir viens, kur tur ir, teiksim, viņš tur papīpēs, ja, tur atmetīs un vēl, ja, bet mums taču ir ārkārtīgi daudz tie piemēri, ja, un ja mēs tā kopsavilkumu ņemam, ja, tad mēs runājām par tām skolām, ja, tur, kurai ir tādas nianses un kurai citas, ja. Tad, kad tu nonāc tajā vakarā, ja, tad tu redzi, ka tur ir puisis, kurš ir filmas caur adatas aci varonis, ja, filmas varonis, ja, kurš ir pārvarējis tanī brīdī sevi dzīvē un izgājis ārā no tā ārprāta, kas viņam bija. Tur atkal ir, jā, tur palīdz tā mīlestība, atkal, ja, tas otrs cilvēks, kas tevi spēj saturēt, bet, tās ir tās lielās sekas, kuras nāk līdzi. Ja, un tā kā, tā mana pieredze, teiksim tā, lai neapbižojās tie, kuriem visiem ir arī tā zālīta kabatā, un viņi grib tā kā legāli, viņi beidzot papīpēt. Ja. Tā sabiedrībai jānobriest, ja, tā kā mēs būsim tādi saprātīgi. Ja. Tas tāpat kā tehnoloģijām. Ja, mēs esam tādi bišķiņi, tādi vēl kaut kādas pāris paudzes, varbūt tomēr iepakaļ. Ja. Tad jau zombiji. Nē, tu pats redzi, tu apsties. Tev ir blakus valsts, ja, kur tur skraida ar atombumbu, ja, tur kaut ko mežonīgi bombardē, ja, tur vēl grib marihuānu. Bet vispār kādas domas par pīpēšanu? Par to, ka jaunieši skolā diezgan daudz pīpē. Pīpējuši ir vienmēr. Tas ir cits jautājums, kā tu pīpē, kur tu pīpē. Ja? Tie pīpētāji bijuši, jā, tas nav nekas tāds. Jā, labi, tur ir tas ventilācijas iekārt, ja, kura tur atkal varbūt kaut kādā veidā to maina. Ja? Bet tas ir stāsts par to, ka tas būs. Ja? Cits jautājums ir kādā formā, kur. Un kā mēs viens ar otru pīpētāju un nepīpētāju sadzīvojam. Ja? Jā. Pašiem kā ir ar to marihuānu? Ko daram? Legalizējam? Zini kā, man it kā savas domas par šo ir, bet es labāk nekomentēšu. Es jau personīgi gribētu pamēģināt, godīgi sakot.
Es izstāstīju savu pieredzi. Ja? Es ceru, ka tu saproti, ja, ka es noteikti nepīpēšu, ja, jo pirmkārt, noteikti, kad visticamāk vecums jau arī, ja, tā kā nevajadzētu vairāk aizrauties. Otrs ir, man tā dzīves pieredze bija tāda, ka es redzēju, kādas ir tās sekas, ja, un dažas sekas man nācās arī aizvest uz ābeļdārzu. Dābeļdārs bija tur tā fināla māja, ja. Bet atkal tas jautājums, labi, tu esi jauns, tev gribās kaut ko pamēģināt. Tu vari divus argumentus. Kas mainītos, kas būtu tie bonusi, ja, teiksim, legalizētu? Manuprāt, ja legalizētu, tad būtu iespējams iegādāties marihuānu no oficiālām vietām, kur tu zini, ka tas ir tā kā pārbaudīts droši, ka tur nav nekādi piejaukumi, jo, cik es esmu dzirdējis, biežiem pat bīstamākā lieta ir tas, ka marihuānai ir dažādi piejaukumi klāt, piemēram, fentanols. Nē, es jau domāju, tu vari vienkārši paņemt kaut kādus zāles gabaliņus, pārdot kaut kādiem 9. klasniekiem. Viņi jau nezinās, ko viņi izdarīs. Pasūdzēsies? Tā jau kāds biznesa plāns parādījās. Jā. 9. klase nesūdzēsies, bet vecāki sūdzēsies. Nē, viņi jau nevar vecākiem, viņi pērk nelegālas lietas, viņi jau nevar sūdzēties vecākiem. Tā būs sekas, jā. Jā, bet teiksim, tas ir tās labs jautājums arī par tuvāko nākotni. Labi, tātad legālas vietas. Jā. Jo, manuprāt, tāpat tas manuprāt, tas diezgan lielā mērā, cik es zinu, tāpat notiek, nesatoties to, ka tas ir nelegāli. Bet klausies, nelegālais, labi, bet tas nelegālais... Es nedomāju, ka tas samazināsies, tu varēs nodokļu naudu iekasēt arī, un būs vairāk naudas pieminekļiem. jā, pieminekļiem tur ir kaut cits jautājums, no kurienes tā nauda vispār, teiksim, valstī vai viņi ir, jā. Labi, valsts iegūs milzīgas līdzekļu, un tagad ir nākošais, jo kāda domā, vai valsts, teiksim, politiķi, ja mēs ņemam to kopsavilkumu, jā. Iedomājies, tu kādreiz nonākam Saeimā, vai mēs pieņemtu lēmumu par kaut kādu konkrētu narkotiku legalizāciju, tāpēc, ka tas pozitīvi ietekmētu valsts budžetu? Gan jau, ka nē, tāpēc, ka tas varētu baigi ietekmēt arī pašu valsts. Atkarīgs reputāciju pilnīgi. Atkarīgs, ko tieši? Arī, jā. Ja vitamīns B to jau var legalizēt. Tāpat kā es dzirdēju pētījumu par to, ka cik tur tie miljoni zaudējumi Latvijā ar katru gadu sakarā ar diskrimināciju pret LGBT kopienu. Jā, bet tie ir atkal tie jautājumi, ko tu pēti, kā tu pēti, jā, tas ir atkal, teiksim, tie stāsti, jā, par statistiku, par lobbyiem, un, labi, tad kāds ir tas jūsu abu divu, bet mūsu labi, kāds mums būs. Kāds ir mūsu prognozes? Cik gadu laikā Latvija pāries pieņems lēmumu par... Es domāju, nākamo 10 gadu laikā. 10, 5. 5, man liekas, ņemot vērā, cik ilga lietas prasa, lai mūsu valstī notiktu, tad 5, man liekas, pārāk optimistiski. Man liekas, ka Latvija varētu arī sakot citiem valsts piemēriem. Ja, piemēram, daudzas valsts pilnīgi legalizē un viss ir kārtībā, tad viņi arī varētu sakot. Vajadzētu, manuprāt. Jā, te ir tas jautājums arī par kaimiņu valstīm, ja, kuras, un te arī jāsaprot, mums jau jāskatās, ir arī noteikti mums jāpapēt, ja, kuras valstis legalizē un kuras pēc tam nonāk pie secinājuma, ka varbūt tomēr nevajadzēja. Ja. Atkarīgs, ko es dzirdēju, ka Kanādā bija slikta pieredze ar to, ka viņi legalizēja visas narkotikas, tie skaitā visādi fentanoli, tādas lietas, un ka tur ir pilsētas, kur viss pilns ar zombijiem ir. Bet, manuprāt, savā ziņā marihuāna pat drošāka nekā alkohols. Labi, es palikšu pie tā stāsta, ka mēs jau esam tā tik mazi, ja, 1,8 miljonu, un ja vēl mēs te pīpēsim un vēl kaut ko te mēģināsim eksperimentēt, bet tādos lielos apjomos, ja, tad jā, tie eksāmena rezultāti mums būs tādi diezgan švaki. Ja. Būs savādāk eksāmena. Raudēšana skolotāji. Bet jau tuvojoties noslēgumam, tāds nedaudz ātrāks jautājums. Ja tu pēkšņi kļūtu par sievieti, kas būtu pirmā lieta, ko tu izdarītu? Kā bija? Nekad nesaki nekad. Otrs, visticamāk, kad es par sievieti nekļūšu. Vismaz tur tas... Bet pēkšņi pieņemsim, ka kaut kas tāds var notikt. Kas būtu pirmā lieta, ko darīt? Jānomazgā trauki. Fantastiski atbild. Tas tāds uz sitienu. Ko tu, Dominika, darītu? Es nezinu, mēs varētu atcerēties kādas no iepriekšējās epizodes komentāriem, ko Ralfs teica. Tiešām viņam bija jāpiekrīt.
Jā, bet tās ir tādas iespējas. Un Tad jau divi paši pēdējie noslēdzošie jautājumi. Cik tad jums vilku ir? Cik jums ir iekšā sev? Vilki. Cik un kādi tie varētu būt? Vilks, jā, nu tāds labs, tāds, jā. Nu labi, iedomāsimies, ka tas būs tāds mitoloģisks, folklorisks jautājums par vilkiem. Nu, noteikti, kādi, 3 varbūt būs, jā. Tas tāpat kā cilvēka dzīve. Viņš vienā vietā ir darbā varbūt viens, jā. Savos hobijos otrs, vēl kaut kādos privātās dzīves sfērās vēl kaut kas, lai būtu daudz. Jā, un tad noslēgumā jautājums, kas ir tavas dzīves sāls? Manas dzīves sāls noteikti ir dzīvot dzīvi. Ir tāds labs, tāds foršs pantiņš, dzīvot dzīvi. Un tā rezultātā tad dzīvot tā, lai pašam nav jānožēlo. Un, mēģināt arī tās labās lietas kaut kur krāt un rādīt citiem. Kaut arī to pašu akmeni, jā. Kurā ir iekšā stāsts, un tad, tie stāsti viņi atdzīvojās. Jā. Paldies par sarunu. Šodien mūsu viesis bija mākslas un mēdīja tehnikuma vēstures skolotājs Roberts Ķipurs. Un šo sarunu vadīju es, Dominiks un Tomas. Jā, paldies abiem vadītājiem. Paldies. Paldies jums, ka atnācāt. Čing.